Labrīt visiem! Labrīt! Kā jūs jūtaties šodien? Slāva Dievam, jā, mums ir dota jauna diena, jā? Mēs varam priecāties un līsmoties. Jā. Man prieks arī būt šeit, uz vietas, jo man bija iespēja arī būt mežā, skraidīt ar ieroci apkārt. Bet, Dievam labāk plāni par to ir. Jā, es tā domāju, ka mēs droši varam celties kājās. Tie, kas slavē, mēs varam nākt uz skatuves. Tā, pārējie. Jā, sāksim, protams, ar lūkšanu. Halleluja, Tēvs, slāva un gods tā, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par šo brīnišķīgo dienu, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par Tavu žēlstību, Tēvs, ko Tu mums esi devis, Tēvs, ko Tu mums dodi dienas jaunu, Tēvs. Halleluja, Tēvs, ka Tu esi labs un varens, Tēvs. Tu esi liels un varens, Tēvs. Tu esi mūsu stiprākais, Tēvs. Tu esi mūsu drošais pamats, Tēvs. Tu esi pamats stiprs un nemainīgs, Tēvs. Halleluja, Tās nav nekas varenāks, nav nekas drošāks par Tevi, Tās, par Tevi, par Tavu vārdu, Tās, jo Tu esi teicis savā vārdā, Tās, ka debesis un zeme zudīs, bet Tavi vārdi, Tās, tie nezudīs, Tās, Halleluja, Tās, slāva un gods Tev, Tās. Mēs Tev pateicamies, Tās, mēs Tev pateicamies, Tās, ka mēs varam nākt, Tās, ik dienas, Tās, savā priekšā, Tās, ka mēs varam nākt ar pateicību, ar slāvu, Tās, ka mēs varam nākt, Tās, kā Tavi mīļie bērni, Tās, par Tavi mīļie bērni, Tās, jo Tu, Tās, mūs esi izredzējis, Tās, Tu esi izredzējis mūsu lielām lietām, Tās. Halleluja, Tās, ka mēs varam nākt, Tās, runāt ar Tevi, būt ar Tevi kopā, Tās. Halleluja, Tās, jo Tu gaidi, Tās, ka mēs runājam ar Tevi. Tu gaidi, Tās, tās sarunas, Tās, to mīlestību, Tās, ko Tu gribi mums izrādīt, Tās. Halleluja, Tās, jo Tu esi mīlošs, Tās. Halleluja, Tās, slāva un gods Tev, Tās, slāva un gods Tev, Tās. Tu esi labs un varens, Tās. Halleluja, Tās. Halleluja, Tās. Halleluja. Tavs vārds, ka Tu esi ar viņu kopā, ka Tu esi šodien dzīves un spēcīgs, ka Tu esi varens un Tavu apsolījumu ir uzticams, Tēvs. Es Tev pateicos un slavēju Jēzus vārdā. Halleluja. Amen. Amen. Mums šodien vēl daudz, kas ir jāizdara. Bet labrīt visiem, kas nav redzēti, kas nav satikt, prieks Tevi redzēt šodien šeit. Mēs neko ļaunu nedarīsim Tev, jūties droši. Šī ir vieta, kur mēs pielūdzam Dievu un varbūt pielūdzam savādāk nekā Tu esi redzējis, bet neļauj, lai tas Tevi traucē, esi vienkārši ar atvērtu sirdi. Amen. Amen. Slāva Dievam! Slāva Dievam! Draudze tā ir vieta, kur cilvēki sanāk kopā. Draudze nevar būt tu viens pats, viens kaut kur sēdi. Vienatnē mājās un viss, un tā ir tā draudze. Draudze esam mēs visi kopā, tāpēc, ja tu redzi kādu sev apkārt, kur tu šorīt vēl neesi saticis, kam tu neesi pateicis labrīt, vienkārši paskaties, un viņi saka, čau, man prieks tev redzēt, draudzē, amen. Slāva Dievam, halleluja, mēs esam ģimene. Bībele saka, Dieva vārdā ir teiks, ka draudze ir kā ģimene. Mēs esam Kristus miesa, mēs esam Dieva bērni, kas ir sanākuši kopā, lai slavētu savu tēvu, kurš ir dzīvs, kurš mājo mūsos, kur klātbūtni šajā vietā, kurš runā uz mūsu dzīvēm, kurš māca mūs, vada mūs, kurš palīdz mums visās lietās. Mums ir dzīvas attiecības ar Dievu, amen. Un mēs, kad mēs sanākam kopā, mēs varam dot no tā, kas ir mūsos, lai stiprinātu viens otru. Tāpēc atceries, tev apkārt ir cilvēki, kuri var būt par svētību tev šodien. Amen? Amen. Vienkārši paskaties uz otru cilvēku, tev sēž otrā pusē, pasaka, tu esi man par svētību. Bet arī, ja tev ticībā tas ir jāsaka, dari to. Slāva Dievam, Dievs ir labs. Amen. Mazliet tikai informācija par to, kas draudzē notiek, lai tu nepalaist neko garām. Tātad priecāmies arī redzēt visus tos, kas skatās uz mums, mēs tev neredzam, bet tu skaties uz mums attālināti, ka tu esi pieslēdzies un skaties un klausies Dievu vārdu, un katrs no dievkalpojumiem tiek ierakstīti arī visiem tiem, kādu svētdienu iznāk tā, ka tu netiec šeit, tev ir iespējams
noklausīties dievkalpojumu draudzes informatīvajā mājaslapā Facebookā, gan arī draudzē ir mājaslapa godība.lv, kur dievkalpojumu ieraksti ir, tur var arī pastīties iepriekšējos un klausīties. Tāpat arī aicinu visus. Jautājums, kuram ir kādi sociālo tīklu konti? Vienalga kādi, es neprasīšu kādi. Kuram ir kaut kas? Jūs nav nekā? Wow! Nevar būt, jūs melojat. Es aicinu atbalstiet tos postus, kas tiek, ko mūsu draudz liek iekšā. 2 gabali postu nedēļā iet, vai ne, meitenes? Apmēram. Tas nozīmē, ja tu neesi pagājušajā nedēļā redzējis neko, tad tu neesi skatījies vai no sociālos tīklos, vai tu vienkārši neesi ievērojis. Tiek likti vismaz 2 posti, kas tiek gan Facebookā, gan Instagramā, tā kā, ja tu tur esi sācis sekot draudzē godība, lai tu redzētu, kas notiek, un vienkārši, lai iesaistītos arī tajā, ko mēs darām sociālajos mēdījos. Katru svētdienu tātad dievkalpojums ir 11. un arī bērnu draudze lejā, pašlaik viņi tur darbojās, arī viņiem ir dievkalpojums. Katru trešdienu pulkstens no 7:30 līdz 9 ir lūkšana dievkalpojums, kad mēs nākam kopā, lai lūgtu Dievu. Un kā es katru reizi saku, Jēzus, viņš tad, kad mācekļi viņam jautāja, māci mums lūgt Dievu, Jēzus teica, jums būs lūgt Tēvs, lai tavs prāts notiek tāds, kāds tas ir debesīs, tāds šeit virs zemes. Un tas nozīmē, ka Dieva griba nenotiek virs zemes vienkārši tāpēc, ka Dievs to grib. Jēzus saka, lūdziet, lai tā griba, kas ir tēvam, lai viņa notiek šeit virs zemes. Mēs esam, Jēzus teica, jūs esat Dieva līdzdarbinieki. Pāvils viņš savā vēstulē saka, jūs esat līdzstrādnieki kopā ar Dievu. Un lūkšanas tas ir laiks, kurā mēs līdzdarbojamies ar Dievu, lai tas, kas ir viņa sirdī, mūsu dzīvē, šajā draudzē, šajā pilsētā, šajā zemē, vai vienalga, kas ir tā lieta, par ko Dievs mūs aicinātu lūgt, ka tā var notikt. Tā kā ja tev ir iespēja šeit būt, 7:30 nāc arī tad, jūs saka, es nezinu, kā lūgt, nāc, lai mācītos lūgt. Un labākais veids, kā kaut ko apgūt, ir darot, nevis vērojot, nevis domājot, bet darot. Tā kā, ja tev ir iespēja šeit. Tad vēl nākamā svētdiena, 8. oktobris mūsu dievkalpojumā ar Dievu vārdu kalpos mācītājs Čārls Blakī. Nesaku no Londonas vai arī no Ganas, jā, tātad viņš kalpo 2 draudzēs dažādās valstīs. Tā kā viņš būs šeit, viņš kalpos, esi tu šeit, ja tev ir kādi cilvēki, kurus tu grib uzaicināt, noteikti aicinu, jo es ticu tam, ko Dieva vārds saka, kad Kristus miesā Dievs ir iecēlis dažādas kalpošanas dāvanas, un mums viņas viss ir vajadzīgs, lai mēs kā kristieši tiktu sagatavot kalpošanas darbam. Un es ticu, ka tā dāvana, kas ir mācītājiem Čārlzam, būs par svētību mums. Un tad lielo jauniešu pēcpusdienu. Kas ir lielie jaunieši? Tie ir 18 līdz 30 gadu veci cilvēki, kuriem ir kopīga sanākšana, un tas būs 29. oktobrī, mēneša pēdējā svētdienā, 1:30. Vēl mēs neesam izlēmuši, kur iespējams arī pie mums būs, varbūt kaut kur citur, bet šeit šī vecuma amplitūdā, ja tev ir šis vecums, esi iesaisties. Mums bija tāda septembrī mums bija tāda sanākšana kopā, un mēs domājam, pāris stundas mēs iesēdējāmies, reiķinē kaut kāds, man liekas, 4 ritīgas stundas mēs sēdējām, mums bija par ko runāt, un tas bija labs laiks kopā. Tā kā piefiksē šo datumu. Man jubilāri neviena nav nākamajā nedēļā. Ja kādam nākamā nedēļa ir jubilēja, ir dzimšanas diena, un es to nezinu, vai tu vari pacelt roku, ka mēs labprāt gribētu tevi sveikt? Nav viens, ja? Ok, labi, tāds neesmu ko palaidis garām. Domāju, ka visi būs tik drosmīgi tev pacelt roku. Es vienmēr kaut kā uzzinu tik un tā. Jā, mums šodien ir superīgi iespēja dzirdēt kādu cilvēku. Es ceru, ka viņš ir sagatavojies. Un tā ir Laura, kas grib izstāstīt mums liecību par savām attiecībām ar Dievu un mazliet vēsturē. Viņa varbūt pati droši vien daudz ko pastāstīs. Bet viņai ir ienākusi šajā draudzē, man liekas, pusgadu, varbūt mazāk. 2 mēneši. 2 mēneši, bet tas, ko viņa piedzīvoja ar Dievu, viņa arī ir bībeliskos studenti, un kas man liekas ir superīga liecība. Droši vien, ka viņa ir satraukusies, es nezinu, kā tu pēc 2 mēnešiem draudzē būtu gatavs nākt priekšā runāt, bet Viņa nāca ar šo ideju, viņa nāca un vēlējās ar to dalīties, un es ticu, ka mēs būsim svētīti. Tāpēc mēs draudzīgi kā ģimene sagaidām savu mīļo draudzes locekli Lauru.
Jā, vispār, sveiki. Es negribēju iet uz Bībeles skolu sākumā. Es teicu, man Ines aicināja, un Dita aicināja, un vēl Gats aicināja, un es teicu, nē. Es negribu tikai tāpēc, ka es negribēšu runāt cilvēku priekšā, es negribu Zoomā runāt. Un tad es pieteicos, un tad man kaut kā palika vieglāk, un tad es varam saku, es runāšu draudzes priekšā. Es gribēju padalīties ar liecību par dziedināšanu, kuru man vajadzēja mazliet pašai pacīnīties savu labo ticības cīņu. Vajadzēja nolikt prātu un sajūtas un šaubas malā. Un patiesībā sakot, vispār stāties pretīm viņām, nevis nolikt viņas malā. Vajadzēja runāt uz viņām. Un atgādinājums, ka Bībele ir dzīvā Dieva vārds. Es domāju, vai šo liecību pastāstīt jums. Nevis tāpēc, ka es negribēju, bet tāpēc, ka esmu kautrīga uz skatītājiem. Un tas domāju, kā būs, ka es stāvēšu un runāšu, un jūs visi klausīsieties. Un tāpēc es lūdzu Dievam, ja viņš vēlas, lai es to daru, tad lai dod man kādu atklāsmi. Es atvēru Bībeli, palasīju, pašrakstījos, lasīju Jāņa evaņģēliju. Es izlasīju 4 nodaļas un sapratu, ka tur īsti nav nekā, kas man būtu tā kā uzrunāt. Es pašrakstīju, paskatījos un tad es aizvēru atvēru vaļā un es tieši uztrāpīju uz Pāvela 2. vēstules Timotejam pantu 1.8. Un tur man bija tieši iekrāsots tādā oranžā krāsā viens tāds teksts, un tur bija rakstīts, tad nu nekaunies no liecības par mūsu kungu. Amen. Esmu diezgan jauna vispār Kristū. Šodien tieši sākās 6. mēnesis. Un jā, šeit draudzē esmu 2 mēnešus aptuveni. Vispār pēdējās 2 nedēļas bija ticības pārbaudījuma pilnas. 2 nedēļas atpakaļ, sestdienā, es izmežģīju plecu, ceļot svarus. Sapratu, ka esmu savainojusies, jo bez sāpēm es nevarēju pacelt roku. Tā kā vispār es nevarēju pacelt augstāk par šo vietu. Treniņus neturpināju un ticībā es nerunāju. Tajā brīdī es aizmirsu vispār jebko, kas būtu saistīts ar ticību. Sestdienā mācītājs mūs aicināja lūgt vienam par otru. Par manu plecu pilnīgi dziedināšanu lūdzu es, Dita, Vjačeslavs un Tomas. Tajā brīdī es sirdī noticēju, ka dziedināšanu esmu saņēmusi. Man bija iekšā tāda sajūta, ka es zinu, ka es viņu saņēmu. Un es runāju ticībā nākamās dienas, es staigāju uz slunē, es gāju uz mežu, es runāju, man ir saņemt dziedināšanu. Es pēc tam aizgāju 2 dienas vēlāk pie ārsta. Viņš man teica, nedrīkst roku celt 2 nedēļas uz augšu. Bet es domāju, pat ja es esmu saņēmis dziedināšanu, kā es tagad necelšu roku. Un viņš man noteipoja roku. Un, plecu, jā. Bet es turpināju runāt ticībā. Un pamatojoties uz 1. Pētera 2.24 pantu, viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem mīruši, dzīvot taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Slavu Dievam, plecs tika pilnībā dziedināts. Bet tas nebija viss. Pagājušo ceturtdienu devos pastaigā ar sunu. Kopā nostaigāju 24 kilometrus. Tas ir apmēram 3 reizes no draudzes līdz Ozolniekiem. Tas ir turp, atpakaļ un turp. Es bieži veicu lielos gabalus staigāt ar suņiem, tā kā tas nav nekas īpašs. Nākošā dienā sāku just dīvains muguras sāpes un es atkal pieļauju to lielo kļūdu. Un es vispār nerunāju ticībā. Es teicu, šīs muguras sāpes ir līdzīgas tām, kāds man bija pagājušo gadu. Tad man bija gultas režīms, es nevarēju piecelties no gultas vispār. Šoreiz sāpes ir līdzīgas, es jūtu, ka es rīt arī nepiecelšos no gultas. Un vēlos atgādināt, ka mēs saņemam to, ko mēs runājam, jo Jēzus teica, viņam notiks tas, ko viņš saka. Tā arī bija. Es ar grūtībām piecēlos no gultas. Es teicu, ka šī būs grūtākā nedēļa. Bija uz robežas, ka svētdienas dievkalpojumu neieradīšos, jo nevarētu fiziski nosēdēt tik ilgi vispār uz krēsla, vēl braucot un atpakaļ. Sestdien vakarā man Gats pajautāja, vai es būšu gatava kalpot. Ir izmainījušies plāni un vai es varēšu nosēdēt pie kameras. Un es jau domāju, kā es viņam tagad teikšu, nē, jā, es varu. Un es sapratu, ka es nevaru neierasties. Un es Dievam teicu, Dievs dziedēja man, jo man svētdien jābūt veselai. Svētdienas pamodos, joprojām ar mugursāpēm, piesakļos no gultas, un es saprotu, ka es nevaru vispār tā kā fiziski nostāvēt līdz galam, nevaru pielīgties, nevaru apsēsties. Un kāpēc tā bija? Jo tāpēc, ka es nerunāju ticībā.
es iekšēji prātā domāju, ka es nevaru to prasīt Dievam, jo viņš jau man šodien izdziedēja. Un kāds būs, ka es viņam prasīšu vēlreiz, un tad es domāju, cik tad bieži es viņam varu prasīt to. Jā, un es pat domāju galvā, un es zināju, ka šīs sāpes būs uz kādu nedēļu, pusotru varbūt. Un es ielaidu šaubas, un šaubas noteikti nav no Dieva. Ja es dziedināju vakar, dziedinu šodien, un darīšu to arī 100% rīt. Un jā, atcerieties, ka Dieva vārds ir nemainīgs, un mums pieder dziedināšana Jēzus vārdā tagad. Gan svētdien, gan pirmdien nerunāju ticībā, runāju cerībā, bet tas nav viens un tas pats. Es cerēju, ka Jēzus dziedinās, bet neticēju, ka dziedināšanu saņemšu, jo pats savā prātā sāk pārcelāt domas, kāpēc es nevarētu saņemt dziedināšanu. Mugursāpes bija tik briesmīgas, bet tieši kājās stāvot, sēžot vai kustoties. Gulēt varēja mierīgi, tāpēc likās, es jau varu iztikt. Klausījos lekcijas Bībeles skolā. Mums šorīt ir tēma ticības pamati, kur ļoti daudz stāsta par ticību un dziedināšanu, Dievu vārdu. Parasti jau vieglāk ir noticēt, ka kādam citam tic dziedināšana, nevis man pašam. Otrdien sāku lasīt grāmatu, ko darīt, kad ticība šķiet vāja un uzvar zaudēt. Starp citu, izlasīt iesaku to ikvienam, kurš to nav paspējis izdarīt. Tā ir tiešām ļoti laba grāmata. Un tā nodara jebkuram cilvēkam, gan jaunam, kas ir Kristū, gan jau arī cilvēkiem, kas ir vienkārši aizmirsuši par to pašu. Un šī grāmata man palīdzēja atvērt garā acis un noticēt ikvienam Dievam par apsolīto dziedināšanu. Slavu Dievam. Un man personīgi bija diezgan slikti dzīvot ar domu. Es iztikšu, ja Dieva vārds man saka, ka tev pienāks. Un es iedrošinu ikvienu cilvēku nesamierināties ar mazumiņu. Es sāku runāt ticībā. Ticībā apliecināju, ka man pieder dziedināšana, ka esmu saņēmusi dziedināšanu tagad un tepat. Es saucu vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Nepārprotiet, man mugursāpē vēl joprojām, bet es nevadījos pēc sajūtām, kā jūtos fiziski. Es vadījos pēc tā, ko saka Dieva vārds. Un ko tas saka? Kas man dziedināt, Jēzus brūcēs. Es piecēlos, apģērbos, gāju staigāties mazo aplītu suņiem mugursāpē, bet turpināju darīt to ticībā, ka tā nesāp. Un jā, mēs ar Ditu gājām staigāties ar suņiem. Un viņi man saka, mēs varam aiziet uz mazo veikaliņu, tas ir tur bišķi netālāk tikai. Viņi saka, tur arī krējums ir. Es saku, nē, iesim uz lielo veikaliņu. Un es tā kā jūtu, ka viņi uztraucās. Un es saprotu to, ka viņi jau to negrib ļauni, viņi man to nemēģina ļauni pateikt, tu nē, jo tāpēc, ka tev nav dziedināšana, jo viņi jau redz, ka viņi saka, pagaidi, nē, tik ātri, jā, bet nē, es aiziešu. Un es runāju ticībā. Un es atnācu mājās, lēnām izdarīju visu iekrāšos mājas darbus, es tā lēnām cēlos un tā knapi. Bet es ticībā to darīju un nevadoties uz fiziskām sajūtām, ka mugur vēl joprojām sāp. Un es jums arī iesaku parādīt vēlnam to, ka jūs stāvat ticībā. Un neatkāpsieties no ticības, un viņš beigs no jums, jo tā ir teikt Dieva vārdā. Kad tu iegūst atklāsmi par dziedināšanu un Dievu gribu attiecībā uz to visu, tu vari sākt lietot savu ticību, lai saņemtu dziedināšanu. Es slavēju Dievu par dziedināšanu, runāju ticībā. Otrdien es cēlos no rīta, gāju ārā mazliet lielākā pastaigā, runājot ticībā, ka Jēzus man ir devis dziedināšanu. Es teicu, ka man ir dziedināšana, lai gan fiziski tā vēl joprojām nešķita. Mugur turpināja sāpēt. Mēs gribam sajust fiziskas izmaiņas mūsu ķermenī, pirms mēs sakam, ka esam dziedināti. Bet mēs nevadamies pēc sajūtām. Mēs dzīvojam ticībā un iemantojam apsolījumus. Es ticēju, ka Dieva vārds ir patiesa. Pēc pastaigas turpināju dienu ar darbiem, pa māju, sēžot staigāt, lūcoties, visu laiku runājot par to, ka man ir dziedināšana. Vakarā muguru jutās tik labi, ka izlēmu pavingrot. Dziedāju slavēšanas dziesmas Dievam, pateicoties par pilnīgu dziedināšanu. Trešdien cēlos no gultas tā, it kā muguru nekad nebūtu sāpējusi. Nostaigāju 15 kilometrus un nereiz neatgulos, lai atpūtinātu muguru. Slavu Dievam, es saņēmu pilnīgu dziedināšanu, jūtu fiziski, ka esmu to saņēmusi. Bet tas, vai tava lūgšana tiks atbildēt vai nē, ir atkarīgs vairāk no tevis nekā no Dieva. Bībelē ir teikts, ka Dievs nekad necieš neveiksmi, Dievs nekad nepieviet, Dieva vārds ir patiesība, un bez ticības nevar patikt Dievam.
Dieva griba ir, lai tu iegūtu visu, kas viņa vārdā ir teikts, ka tas pieder tev, un tev pieder dziedināšana. Nešaubies, lasi Dievu vārdu, tic sirdī, slavē Dievu. Tu spēj izdarīt jebko, ko Bībele saka, tu spēj izdarīt. Domā, ko tu runā gan savā, gan citu cilvēku dzīvēs. Runā pozitīvu un stāvu ticībā. Šī ir mana personīgā pieredze ar celšanos ticībā un dziedināšanas saņemšanu. Un tu vari zaudēt tikai tad, kad tu pats padodies. Jo Dievs nezaudē nekad, un viņš jau ir visu uzvarējis. Un vēl centīsies uzbrukt jebkādā iespējamā veidā. Piemēram, es vakar atbraucu uz Jelgavu. Mēs dzīvojam 1,5 stundas attālumā no šīs vietas. Es atbraucu uz Jelgavu un es atcerējos, ka es aizmirsu savas liecības lapas. Un es saku, tas ir velns. Un kāpēc lai viņš tā gribētu? Tāpēc, ka viņš zina, ka man ir tā kautrīga, tā bailīga, un es negribu runāt, un tagad vēl es aizmirst lapas. Bet, slavu Dievam, es biju aizsūtījis Aivaram liecību, un es atcerējos, ka es biju aizsūtījis, un es varēju izprintēt lapas. Un ar to es gribu pateikt arī to, ka velns centīsies jebkādā veidā jūs novest no ceļa. Viņš mēģinās sajaukt ceļus, ieviest savas korekcijas un novedīs no ceļa. Un man arī, es biju mazliet kaut ko tur samainījusi. Un tad bija tā, es negribu runāt to, ko es aizsūtīju Aivaram, jo tāpēc, ka es kaut ko jau biju pielikusi klāt. Un tad es visu laiku domāju, kā tad tagad būs, es lasīšu to veco, ko es jau biju sagatavojis, bet es zinu, ka es pierakstīju tik daudz labas lietas klāt. Un es tagad neatceros tās labās lietas. Un bērns jau zina, jo tāpēc, ka viņš zina, ka es kautrējos, man ir tā jau bišķiņ bailīgi, un tagad es vēl aizmirsu lapas. Viņš zina, ka tu nerunās šodien. Tu uzrakstīs Aivaram no rīta un pateiks, nē, tu nerunās, piedod, aizmirsu lapas. Es zinu, slikti palika vienalga. Jā, un es gribēju pateikt jums un vēlos jūs iedrošināt. Runāt ticībā un atcerēties nevis pamosties no rīta, man šodien tik slikti, es esmu tik nogurs. Jā, tu būsi nogurs visu dienu, tev nebūs spēka, tev kaut kas sāpēs, jo tu to runā. Runāt ticībā, atgādini sev, parādi vēlnam, ka tu esi ticībā un ko Dievs dara, tā ir patiesība. Paldies! Labrīt, draudze. Man šī liecība ļoti uzrunāja. Tas bija ticības, tāda staigāšanas klasika, man šķiet, kuru pat rekuša pusgads Kristu jau var staigāt ticībā. Tas ir līdzīgi, kā Pēteris staigāja virs ūdens. Paldies! Mums ir svētais vakarēdiens. Un ko tas nozīmē? Šo tradīciju iedibināja Jēzus Kristus daudz gadus atpakaļ, pēdējā vakarā, faktiski ceturtdienas vakarā, kad viņš sēdēja ar saviem mācekļiem, ar saviem 12 mācekļiem, viņš iedibināja šo tradīciju, un viņš ņēma maizi un vīnu un pārlauza un deva saviem mācekļiem. Un viņš teica, šo dariet mani pieminēdami, un to mēs arī darām. To mēs arī darām, atceroties kristietības pašu būtību. Kristus nāvi pie krusta, viņa salauzto ķermenī, viņa izlietas asinis un arī tajā skaitā viņa augšām celšanos. Un mums varētu parādīties jautājums, kāpēc Jēzum vispār vajadzēja mirt? Un kāpēc viņam vajadzēja mirt? Vai Dievs nevarēja vienkārši piedot mums. Jo, mēs pieņemsim kā vecāki, varam domāt, vai es nevaru savam bērnam tāpat piedot, vienkārši, viņš kaut ko nepareizu izdarīja, es ņemu un piedodu. Bet no otras puses, ja mūsu bērns skolā salauz stiklu logam, un viņš atvainojas. Vai mēs tad nepiedodam? Mēs piedodam, bet ir viens bet. Bet par logu
samaksājam mēs. Mēs piedodam, bet par logu samaksājam mēs, jo viņš nevar samaksāt. Un šo pašu arī Dievs izdarīja. Viņš piedeva, bet viņam vajadzēja samaksāt. Jo ir viena svarīga lieta, ka Dievs ir svēts. Dievs ir svēts, un mēs varbūt līdz galam nesaprotam, ko tas nozīmē, bet Dievs ir svēts, tīrs, šķīsts. Rakstīts, ka Dievs ir gaisma, un viņā nav ne kripatiņas tumsa, absolūti ne grama. Ja mēs ņemtu zelts, kurā iekšā nav neviena molekula ar kaut kādu citu, izņemot zeltu, Dievs ir tīrs un šķīsts, un viņš nevar panest grēku. Un tāpēc arī, kad Ādams sagrēkoja, Svētais Gars viņu atstāja, jo uzreiz grēks ienāca Ādama dzīvē, un Dieva dzīvība atstāja, tāpēc arī rakstīts, ka Ādams nomira. Bet Dievs ir vislielākais problēmu risinātājs. Bija nenormāla problēma. Prātam nav atrisināma. Dievs ir svēts, cilvēks ir grēcīgs, ir problēma, grēka problēma, kuru nevar atrisināt. Bet Dievs ir problēmu risinātājs. Un viņš atrisināja šo problēmu. Līdzīgi kā vecāks aizgāja un samaksāja par logu, grēka alga bija nāve, un Dievs atnāca un samaksāja par grēku, par cilvēka grēku. Un tagad starp svēto Dievu un mums nekas nestāv, jo par grēku ir samaksāts. Un tas ir to, ko Kristus izdarīja, un to, ko mēs šodien vēlamies atcerēties. Un es atveršu 1. Korintiešiem 11. nodaļu, 23. pantu, 1. Korintiešiem 11, 23, kur rakstīts, jo no tā kunga es esmu saņēmis, kā arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Un to mēs arī darīsim. Viņš ņēma maizi un pateicās, un mēs arī Tēvs pateicamies, Tēv, un pārlauzām šo maizi. Un tad Jēzus tajā vakarā, kad sēdēja ar saviem mācekļiem, viņš paņēma maizi, un viņš pateicās Dievam un pārlauza to maizi, un deva saviem mācekļiem un teica, ņemiet, ēdiet. Tā ir mana miesa, tas ir mans ķermenis, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpēc arī mēs šo vēlamies darīt. Jēzus vēlējies, lai viņa mācekļi arī pēc nedēļas, arī pēc mēneša, arī pēc gada, un ne tikai pēc gada, arī pēc 50 gadiem, lai mācekļi atcerētos šo visbūtiskāko notikumu, kad Kristus atdeva savu dzīvi, kad viņa ķermenis tika piesists pie krusta mūsu dēļ. Mūsu dēļ. Jo Dieva vārdā ir teikts, Dievs tik mīlēja mūs, kā deva savu vienīgo dēlu, lai jebkurš, ik viens, katrs, ik viens, ticot Kristum, varētu iegūt mūžīgo dzīvību. Slavu Dievam par to!
Vai katram ir maizes gabaliņš? Vienkārši varam pat aizvērt acis un mirkli vienkārši pateikties Dievam, iedomāties Kristu, kurš karājas pie krusta, tevis un manis dēļ. Mēs pasakamies tev, dārgais Jēzu. Mēs pasakamies tev, mēs slavējam tevi. Mēs izsakam tev savu pateicību par to, ko tu izdarīji. Ka tu samaksāji ar savu dārgo dzīvību par mūsu grēkiem, lai mēs atkal varētu būt kopā. Lai tavs gars varētu atkal savienoties ar mūsu garu, tāpat, ka tas bija ar Ādamu. Lai mēs atkal varētu kļūt par Dieva bērniem. Paldies tev, mēs pasakamies un mēs šo daram tevi atceroties. Jēzus vārdā. Ņemsim, ēdīsim. Un tālāk rakstīts, tāpat arī biķeri pēc vakarēdienā. Un sacīja, šīs biķeris ir jaunā derība. Jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat mani, tas ir Kristu pieminēdami. Katru reizi, kad jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, kamēr viņš nāk. Un pie krusta ne tikai tika piesists Jēzus pie krusta, bet arī tika izlieta asinis. Izlietas dārgās Jēzus asinis. Piliens aiz piliena tecēja. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienā un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Mēs pasakamies, dargais debesu Tēvs, ka tu atdevi savu visdārgāko, savu dēlu Jēzu Kristu. Mēs pasakamies, Jēzu, ka neviens neatņēma tev dzīvību, bet tu pats atdevi, tu pats nolēmi. Tu pats atdevi, jo tu zināji, ka tas ir vajadzīgs mums, un tu zināji, ka tas ir vienīgais ceļš pie Dieva, un tu esi vienīgais ceļš pie Dieva. Mēs pasakamies par katru pilīti tās dārgās asinis, kas tika izlieta pie krusta, un šo dzērot mēs atceramies, un mēs pasakamies, un mēs pasakamies, un mēs vēlreiz pasakamies, Tēvs, par tavu dziļo mīlestību pret mums, pret visu cilvēci. Jēzus vārdā ņemsim un dzersim. Un kamēr vārds tos mazus biķerīšus, es gribu teikt, mēs dzirdēsim tagad Dieva vārdu, un es gribu, lai tu vienkārši pārslēdzies un sagatavo savu sirdī, jo nav tā, kā draudzes gans tagad pēkšņi vienkārši atnāks un kas viņam prātā būs, viņš runās, bet viņš ir tas, kurš pavada laiku šajā nedēļā ar Dievu, viņš meklē Dievu, viņš saņem kaut kādus vārdus, kaut kādu tēmu, kaut kādus virzienus, ko Dievs vēlās mums dot. Un viņš ir kā kanāls, caur kuru Dievs vēlās runāt uz mūsu sirdī. Tāpēc esi sagaidošs, lai saņemtu Dievu vārdu.
Man dzird? Ja es teicu, pielūkojiet, kā jūs klausoties. Kā, ja jūs man nedzirdat, tad jūs nevarat arī izvēlēties, kā jūs dzirdat. Slavu Dievam! Mēs uz mirkli, kamēr viss tāda staigāšana te ir apkārt, varam mazliet noliekt galvas un kopā pateikties. Un, Tēvs, mēs Tev pateicamies. Mēs pielūdzam Tev, mēs godinam par to, kas Tu esi mūsu dzīvēs, un es Tev pateicos par to vēsti, Tēvs, kas mums šodien ir bijusi un ko mēs esam dzirdējuši par šīm liecībām, un mēs sakam, Tēvs, māci mūs, palīdz izrunāt tos vārdus, kas ir jābūt izrunātiem, un kad nav liekvārdīgi, bet ka ir skaidrība un sapratni par to, ko mēs šeit runāšu un ko es teikšu, Tēvs. Es Tev pateicos par atvērtām sirdīm, par atvērtiem prātiem, par vēlmi dzirdēt un uzklausīt, Tēvs, tās lietas, kuras Tavs gars vēlās šodien mācīt. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Slavu Dievam. Prieks jūs redzēt vēlreiz šodien šeit. Šodien varbūt būs mazliet, un es mēģināšu šo vēstu nepadarīt pārāk smagu, bet viņi varbūt būs par kaut kādām lietām, kas varbūt liks mums aizdomāties. Un es negribu, ka šī vēsts ir tā kā nosodoša vai tu jūties sliktāk nekā tu atnāc uz dievkalpojumu. Un tāpēc es centīšos nest šo vēstu tādā varbūt vieglākā gaismā, bet lai tev tas neliek arī no otras puses uzklausīt šo vēstu kā tādu joku, bet ka tajā ir arī sava nopietnība. Pirmais punkts, par ko es gribu jums visiem atgādināt, ir to, ka Dievs ar mums katru personīgi nodarbojās individuāli. Tas ir pirmais apgalvojums, ko es gribu jums šodien pateikt. Un ko es ar to domāju? Es ar to nedomāju, ka tas, ko Dievs ir apsolījis, vienam darbosies un vienam nedarbosies, tas nav tas, ko es saku, bet tas, ko es saku, mēs katrs atrodamies kādā dzīves posmā, kādā izaugsmes posmā, un atkarībā no tā, ko mēs zinām par Dievu, ko mēs saprotam par viņu, būs tas, ko Dievs no mums sagaidīs un kā viņš ar mums darbosies. Un, ja mēs domājam par Dievu vārdu, mēs redzam, pieņemsim piemēru atklāsmes grāmatā, un mēs neiesim caur šīm 7 vēstīm, ko Dieva gars teica 7 draudzēm, bet ja mēs skatītos katru šo draudzi atsevišķi, tad visām nebija vienādi šie vēsts. Katrai draudzē bija konkrēta vēsts, un bija draudzes, kurās bija šī vēsts, kas runāja par to, ka vienam Jēzus teica, tas, ka tev ir maz, bet tas, kas tev ir, tu esi turējis stingri, un savukārt kādam citam viņš saka, tu domā, ka tu esi bagāts un liels, un tam līdz un acīm redzot tā draudze bija spēcīga un augoša un bagāta atziņā, bet šie cilvēki bija pazaudējuši attiecības ar Jēzu, un katram šim cilvēkam bija individuāla pieeja, kā Jēzus ar šiem cilvēkiem runāja. Un tas, kā mēs esam, mums katram ir šīs personīgās attiecības ar Dievu, un līdz ar to tu nevari sagaidīt, ka tāpat kā kādam citam Dievs runā, Dievs tādā pašā veidā runās uz tevīm. Iespējams, tu esi pilnīgi citā līmenī, kurā Dievs vēlās no tevis kaut ko sagaidīt. Ja mēs domājam par Pāvilu un viņa dzīvi, mēs zinām, ka viņš bija ļoti lielās vajāšanās, un viņš vairākas reizes bija lūdz Dievu, lai Dievs atbrīvo viņu no šī dzeloņa, kas ir pārnestā nozīmē vajāšanas no cilvēkiem, jo daudzās vietās, kur viņš gāja, viņš tika nomētāts ar akmeņiem, viņš bija pērts un tam līdzīgu, bet tāpat laikā mēs neredzam viņa dzīvē nožēlu par to, ka viņš seko Kristu, un viņš zināja savu aicinājumu, viņš zināja, ka tas ir viņa darbs, bet daudz no mums, vai lielākā daļa no mums droši vien mēs pat nevaram iedomāties, kā atrasties viņa situācijā, un Dievs arī no tevis nesagaida to, ko viņš sagaidīja no Pāvila. Un mūsu tātad staigāšana ar Dievu ir saistīta ar mūsu personīgajām attiecībām ar viņu, un attiecības ar Dievu nav
šīs dienas tavs emocionālais stāvoklis? Bieži vien kristieši jūt šīs lietas, viņiem šķiet, ja es šodien labi jūtos, tad man ir labas attiecības ar Dievu, bet es gribu pateikt, ka tavas attiecības ar Dievu, es gandrīz nav nekāds sakars ar to, kā tu jūties šodien. Jēzus teica, viņš tāds vārds teica, ja jūs mīlat mani, turiet manus baušļus. Kas nozīmē, ja tu gribi būt attiecībās ar Jēzu, tas nav tikai tavas emocijas, ko tu piedzīvo svētdienas rītā, bet tas ir tas, ka tu ņem viņa vārdu, tu dzirdi viņa vārdu, tu saproti viņa vārdu un tu to sāc lietot savā dzīvē. Un jo regulārāk tu lieto viņa vārdu, jo tu vairāk seko viņa vārdam, jo tavas attiecības būs daudz stiprākas un personīgākas ar Jēzu nekā kāds cilvēks, kurš ierodās varbūt retu reizi draudzē, un viņš ir sajūsmināts no šī dievkalpojuma, varbūt tur ir superīga slavēšana, tāpat kā šodien mums šeit bija, un tam līdzīgi, bet tad, kad tu izej ārā no dievkalpojuma, tu aizej savā dzīvē, bieži vien šīs emocijas, viņas pārsvarā pazūd, iekāpjot mašīnā un braucot pie krustojuma, un ja kāds tev gandrīz ietriecās mašīnā, tev attiecības ar Dievu pēkšņi pārtrūkst, un pēkšņi tev ir dusmas uz pasauli un tam līdzīgi, un mēs saprotam, ka mūsu emocijas nav mūsu rādītājs mūsu attiecībām ar Dievu. Un Jākaba vēstulē 4. nodaļā 17. pantā teikt tādi vārdi, tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. Un šī ziņā mēs ļoti lielā mērā visi atšķiramies šeit. Tas, ko zina viens cilvēks, pavisam noteikti cits cilvēks, vai nu viņš zina vairāk vai mazāk, un tu nevari sagaidīt, ka Dievs darbosies ar visiem mums vienādi, ja ir lietas, kuras mēs nezinām, kuras mēs neesam sapratuši. Dievs nesagaida no tevis, ka tu dzīvo tajā, ko tu neesi sapratis. Viņš sagaida, ka tu un es dzīvojam tajā, ko mēs zinām, kas mums ir pareizi jādara. Tātad tas ir pirmais punkts. Dievs ar mums darbojās individuāli un personīgi. Otrais punkts ir atkāpšanās. Un šeit ir viena rakstvieta Ebreju vēstule 5. nodaļa, mēs izlasīsim no 11. līdz 14. pantam. Vēstule Ebrejiem 5. nodaļa no 11. līdz 14. pantam. Man būs vēl kādi pāris nosaukumi, bet viņi visi bedina uz vienu galveno tēmu, protams, un es ticu, ka mēs to sadzirdēsim. Un šeit ir teikts, sākot no 11. panta, vēstule Ebrejiem, tātad autors, ja jūs neesat dzirdējuši, tad teologs strīdās, kas ir šis cilvēks, neviens līdz galam nevar pierādīt, tomēr liela daļas liecās to, ka tas bija Pāvils pēc viņa rokraksta, es domāju, pēc stila, kā viņš raksta un tam līdzīgi, bet pati vēstule neatklāja šis autoru. Tātad šis autors, viņš saka mums šādi, viņš saka tiem cilvēkiem, kristiešiem, ticīgajiem, viņš nesaka neticīgiem, viņš nesaka kādiem, kas neko nezina par Dievu. Viņš saka, par to mums būtu daudz ko sacīt, bet to ir grūti izskaidrot tādēļ, ka jūs esat kūtri uzklausīt. Laika ziņā jums gan pienākas jau būt par skolotājiem, bet kādam atkal jums ir jāmāca Dieva mācības pamatpatiesības. Tā vietā, lai ēstu stipru barību, jūs aizvien vēl dzerat pienu. Nevienam, kas pārtiek no piena, nav patiesības vārda pieredzes, jo viņš ir zīdains. Bet pieaugušajiem pienākas stipra barība, jo tie ir vingrinājuši uztveres spēju atšķirt labu no ļauna. Un es domāju, cik no jums daudz dzerat pienu dzīvē? Armāns krata galva. Es šādi tad dzeru pienu, bet autors viņš saka, ka tas, kurš dzer pienu, viņš ir zīdains. Tad es domāju, es esmu zīdains, man garšo dažreiz piens. Protams, ka viņš nerunā par to, bet viņš runā par ticīgajiem, un viņš runā par ticīgo dzīvē nevis progresu, bet regresu viņu dzīvē. Tas nozīmē, viņi neiet uz priekšu ar to, ko Dievs viņiem ir devis, bet viņi kāpjās atpakaļ ar to, ko Dievs viņiem ir atklājis.
šie cilvēki, viņi bija apgaismoti, viņi bija sapratuši lietas, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņi, zinot šīs patiesības, viņi tās neieviesa savā dzīvē, viņi nevingrinājās tajā, kas bija mācīts, un līdz ar to viņi līdz galam arī neiemācījās lietot to, ko Dievs viņiem bija devis viņu dzīvēs. Jo viņš šeit saka, ka 14. pants man šķiet, bet pieaugušiem pienākas stipri barīgi, jo tie ir ievingrinājuši, viņi ir kaut ko darījuši ar patiesību, viņi to ir ielikuši savā dzīvē, viņi ir praktizējuši, līdz viņi ir sapratuši, kā tas darbojās, un Dieva vārda patiesība šo cilvēku dzīvēs ir nevis kļuvusi par teoriju, bet tā ir kļuvusi par dzīves realitāti, un viņi ir sākuši dzīvot tanī. Mēs redzam arī to, ka neatkarīgi no tā, cik ilgi mēs esam glābti, mēs vēl joprojām varam būt bērni Kristū. Un ja mēs prasām cilvēkam, cik ilgi tu esi glābts, un es jau varu lepnību tā teikt, gandrīz 30 gadus es esmu glābts, un tas gan ir ilgi. Bet Dieva vārds saka, neatkarīgi no tā, cik gadi tev ir aiz muguras, tas negarantē. Patiesībā, skatoties uz cilvēkiem, kurš saka 40 gadus Kristū, tev nevajadzētu sabīties, ka viņš noteikti ir tik pieaudzis, jo tas nav rādītājs. Rādītājs ir tas, cik mēs lietojam patiesību savā dzīvē. Un mēs redzam arī to, ka Dieva vārds skaidri saka, ka neatkarīgi no tava vecuma, tev var būt sirma galva, sirma bārda, un varbūt kāds nelīdzinājums sejā, bet tas nepasaka tavu garīgo vecumu, jo viņš saka, kad jūs varat būt pieauguši, viņš lieto vārdu pieaudz, un viņš lieto arī vārdu zīdainis, un viņš runā par cilvēkiem, kas ir dzirdējuši patiesību. Tie nebija daži mēneši, kā Laura stāstīja, bet tie noteikti bija gadi. Šie cilvēki bija dzirdējuši vēsti, viņi bija satvēruši šo vēsti, viņi bija sapratuši, viņiem bija gaisma, bet viņš šo gaismu nebija iedibinājuši savā dzīvē, un lai gan viņi ilgi bija Kristū, viņi vēl joprojām bija zīdaini Kristū. Un tas, ja mēs skatāmies no vēstules autora viedokļa, kā viņš pasniedz šo lietu, viņš nesaka, viņš neapsveic šos cilvēkus, cik labi, ka jūs palikāt bērni Kristū. Jo Jēzus teica, ja jūs nekļūstat par bērniem, jūs nevarat nākt debesu valstībā. Un mēs nevaram šīs divas raksturvietas savienot savā starpā, jo tās runā par divām dažādām lietām. Ja mēs domājam par to, ko Dievs no mums sagaida laika ziņā, viņš sagaida, ka mēs kļūstam pieauguši. Ja tev un man ir nepieciešams, lai katru dienu tevi kāds uzmundrina, pamudina, atgādina lūgt, staigāt ticībā, tad saskaņā šo raksturvietu tu vēl joprojām esi bērns. Cik no jums daudziem kā pieauguši sagaidat, kad jums mamma vai tētis vai kāds piezvana vakarā, vai tu zobiņus iztīrīji? Armān tētis tev piezvana, saka, tu zobiņus iztīrīji, un tev no rīta piezvana, vai tu zobiņus iztīrīji? Nē, mēs esam pieauguši, mēs esam mācīti kaut kādu periodu mūsu dzīvē, un tad, kad mēs kļūstam pieauguši, visi sagaida, ka mēs patstāvīgi lietojam to, ko mēs esam apguvuši. Ja mēs domājam par mūsu garīgo pieaugšanu, tas nav pieauguša kristieša rādītājs, ja tev vajadzīgs, lai kāds tev emocionāli visu laiku tā kā uzpūš, iedvesmo, lūgt, staigāt, runāt ticībā, liecināt, lasīt Bībeli. Ja tev vajag, lai visu laiku kāds tevi uzmundrina katru dienu, tas norāda, ka tu vēl neesi pieaudzis Kristū. Jo mēs bieži vien varam redzēt šīs līdzības ar dabīgo mūsu dzīvi. Tātad pieaudzis cilvēks, viņš iemācās kaut ko, viņš arī atbildīgs par to, ko viņš dara. Un tad viņš lieto tādu vārdu, viņš saka, patiesības vārda pieredze, lai tev un man būtu pieredze, tās nav tikai zināšanas, jo pieredzi mēs neiegūstam caur zināšanām. Ja tu esi bijis skolā,
Un tu esi mācījies, un mēs varam redzēt sociālos tīklos šos joks par ārstiem, kas ir Covid laikā attālināti mācījušies par ārstiem. Un viņiem ir diploms pat iespējams. Bet visi saprot, ka šiem cilvēkiem nav pieredze. Viņi ir lasījuši grāmatas, viņi ir dzirdējuši lekcijas un tam līdzīgi, bet viņi nav praktizējuši. Un tas ir absurdi domāt, ka šiem cilvēkiem ir prasmes un iemaņas, lai viņi varētu darīt un būt pilnvērtīgi ārsti vai kaut kas tam līdzīgi. Un šeit, kad viņš lieto šo vārdu, ka tiem, kam nav pieredzes, vārda pieredzes, viņš runā par cilvēkiem, kas nav piedzīvojuši vārdu savā dzīvē, kas nav paņēmuši vienkārši raksturvietu un sākuši to lietot savā dzīvē. Vai tas ir attiecībā uz tavām attiecībām ar Dievu, vai tas ir attiecībām citiem cilvēkiem, vai tā ir vienkārši lūkšana dzīve, vai tā ir vārda lasīšana, vai kāds cits lietas. Ir ļoti daudz lietas, kuras mēs zinām, kas mums būtu jādara, lai mēs būtu veselīgi, garīgi savā dzīvē. Un viņš tātad saka, viens cits tulkojums šo pantu, kur viņš saka, bet cietais ēdiens, jeb ciets ēdiens ir domāts nobriedušiem cilvēkiem, ja tiem, kam ir pieredze, kas lieto vārdu, un ja tu domā, kāpēc es nevaru saņemt vairāk neko no Dieva. Acīm redzot, iespējams, ka tu nelieto to, ko tu jau esi mācījies. Un tu sagaidi visu laiku jaunas atklāsmes, bet tu nepraktizē to, ko Dievs jau ir tevi devis tavā dzīvē, jo viņš tālāk saka, bet ciets ēdiens, tas nav domāts zīdaiņiem, tiem, kas nepraktizē vārdu. Viņš saka, tas ir domāts nobriedušiem cilvēkiem, kuri ar pastāvīgu lietošanu, dievvvārdu lietošanu ir iemācījušies atšķirt labu no ļauna. Tas ir cits tulkojums, kur es pārtulkoju, bet viņš runā par šo praktizēšanu, kur mēs lietojam to, ko Dievs mums ir šodien iedevis. Un ja mēs domājam par attiecībām ar Dievu, ja mēs atnākam uz draudzi, mēs emocionāli neesam uzcelti, tas nenozīmē, ka mums ir sliktas attiecības ar Dievu. Mēs katrs zinām savā sirdī, kur mēs esam ar Dievu, cik mēs esam paklausīgi un cik mēs staigājam tajā, ko Dievs mums ir uz šodienu jau atklājis. Vēl viena rakstvieta ir Ebreju vēstule 10. nodaļa un 38. pants. Un viņš saka, vēstules autors, viņš atkal saka no 32. panta, es te pāris pantus iepriekš pastīšos, viņš saka, atsauciet atmiņā savas pirmās dienas. Vai tu kādreiz esi atsaucis atmiņā savas pirmās dienas ar Kristu? Kurās jūs tapuši apgaismoti, mēs katrs atceramies kaut kādus brīžus mūsu dzīvē, kad dievvvārda patiesība ienāca mūsos un mēs satvērām un mēs ieraudzījām. Un ja tu kādreiz domāji, varbūt nezinu, no kādas vidas tu esi nācis, bet pirmo reizi tu dzirdēji mācību par to, ka mans Dievs apmierinās katru tavu vajadzību, un tu piecēlies. Tiešām, Dievs grib apmierināt katru manu vajadzību, tu esi sajūsmināts, un tu saproti, ka tā ir jauna patiesība tavā dzīvē, un tu esi laimīgs, jo Dievs ir atklājis savu gribu tavā dzīvē. Un tad gadiem ejot, tev ir iespēja šo patiesību ticēt, praktizēt, vai tev ir iespēja nepraktizēt un nonākt pie secinājuma, laikam jau Dievs īsti negrib apmierināt visas manas vajadzības. Un viņš šeit saka, kurās jūs tapuši apgaismoti, pa pilnam izcietāt smagu ciešanu cīņu, bet jums ir vajadzīga izturība, lai darīdam Dievu gribu jūs saņemt to, kas apsolīts. Un tad 36. pāns saka, bet mans taisnais no ticības dzīvos, taču ja viņš atkritīs, manai dvēselē pie viņa nebūs labpatības. Un mēs varam runāt par atkrišanu no Kristus, un tā ir galējā versija cilvēkam, kurš ir ticīgs, un mēs šodien nerunāsim par šo galējo versiju. Šāda iespēja katram mums ir, bet mēs neviens negribam izmantot šo iespēju. Bet mēs varam paskatīties uz atkāpšanos saistībā ar to, kur viņš iepriekš saka, kad reiz mēs esam apgaismoti, un tā apgaismošana nav tikai tas, ka mēs noticējām Kristum, bet mūsu apgaismošana var būt progresīva mūsu dzīvē atkarībā no tā,
cik daudz mēs paņemam vārdu, un katru reizi Dievs var atklāt kaut ko jaunu, mēs varam pieaugt savā atklāsmē par patiesību. Un šajās līmeņos, kuros Dievs uz mums atklāja un parāda lietas, mums katru reizi ir iespēja pēc kāda laika atkāpties no šīm patiesībām. Un šis vārds, ko viņš saka, bet mans taisnais no ticības dzīvos, taču, ja viņš atkritīs, mums ir tāds smags vārds, bet šis vārds atkritīs, viņš arī nozīmē, ka cilvēks, ka viņš atkāpjās, vai viņš pazūd no kaut kādas pozīcijas, kurā viņš ir nonācis. Vēl viens skaidrojums šim vārdam ir, viņš ir svārstīgs attiecībā uz kaut ko. Vēl viens tāds skaidrojums man likās interesanti. Tas ir cilvēks, kurš ir kluss, kautrīgs par kaut ko, jeb nepārliecināts. Un ja mēs domājam par to, kuras patiesības Dievs ir mūsu dzīvē mācījis, un mēs kļūstam nepārliecināti par šīm patiesībām, tā ir iespēja, kur mēs jau sakam, es varu atkāpties no šīs patiesības, tas īsti nedarbojās un tam līdzīgi. Un tas, ko Dieva vārds mums saka, viņš saka, ka Dievs nepriecājas tad, kad viņš ir mūs apgaismos par kaut kādu lietu mūsu dzīvē, ka mēs kaut kādā brīdī no šīs patiesības sākam lēnām atkāpties. Mums tā vairs nav. Mēs neesam pārliecināti par to, mēs neesam gatavi to apliecināt citu cilvēku priekšā, mēs kļūstam ļoti tādi šaubīgi par to, jeb mēs patiesībā lēnām atkāpjamies no tās gaismas, ko tad Dievs mums jau ir atklājis mūsu dzīvē. Un tas ir līdzīgi kā iepriekšējā rakstvietā, tas nav progress mūsu dzīvē, bet tas ir regress. Ja mēs iemācamies kaut kādas lietas mūsu dzīvēs, tad kā no pieauguša cilvēka neviens nesagaida, ka tu lēnām atkāpsies no šīm lietām. Ja tu esi iemācījies un saprats, un mēs bieži vien dzīvojam dažādās neizglītotās jomās, bet tu esi sapratis, ka tavam ķermenim ir jāvingrinās, tavam ķermenim ir vajadzīga pātrināt sirds darbība reizi dienā, nostaigāt vismaz pusstundu vai stundu. Ja tu esi sapratis to, tev ārsts to ir teicis, un tu esi ievērojis, ka tavs ķermenis jūtas labāk, tad, ja mēs nepraktizējam šīs lietas pēc kaut kāda laika, mēs nevaram sūdzēties ārstam un teikt, kaut kā es atkal slikti jūtos. Viņš uzdos nākamo jautājumu, vai tu darīji to, par ko mēs runājām. Un ja tu teiksi, nē, bet man likās, ka nav jēga tam, tad ārsts jūtās bezspēcīgs, jo viņš saka, ok, ko es tev vēl varu piedāvāt? Tas ir tas, kas tev ir jādara regulāri līdz dzīves galam. Un ja mēs domājam par Dievu vārdu un par mūsu garīgo staigāšanu, bieži vien ir šī pats situācija, kur cilvēki viņi saka, bet es nejūtu Dievu klātbūtni, es nejūtu ticību, un tad jautājums, vai tu lasi vārdu, vai tu pārdomā vārdu, vai tu pavadi laiku ar Dievu. Tas jau viss, es jau to esmu pieredzis darīt. Jā, bet tas ir tas, kas tev būs jādara līdz pat mūža galam. Tas nav kaut kas, ko mēs vienreiz izdarām. Un pieaudzis cilvēks, viņš paņem šīs patiesības, un viņš sāk viņas lietot savā dzīvē. Un saskaņā ar šo raksturvietu, tātad Dievs viņš redz, kurās jomās mēs katrs esam apgaismoti. Un man te tāds piemērs varbūt nav gluži tik veiksmīgs, bet es ceru, ka jūs to domu sapratīsiet. Pieņemsim kāds cilvēks, viņš pirmo reizi ienāk draudzē, un viņš tiek, viņam rodās ticība, viņš pieņem Kristu par savu glābēju, bet viņam ir viens liels netikums viņa dzīvē, viņš ir atkarīgs no alkohola. Un viņš nāk kaut kāds vairākus mēnešus uz dievkalpojumiem, un kādā no dievkalpojumiem pēkšņi Dievs caur kalpotāju runā konkrēti par to, kad viņš ir atbrīvots no grēka varas viņa dzīvē un tiek aicināts priekšā, un viņš saprot, ka tas attiecās uz viņu, un viņš iznāk priekšā un par viņu varbūt lūdz, un viņš iziet no dievkalpojuma ārā pilnīgi brīvs no šīs atkarības, un viņš vienkārši ir pārsteigts, kā, un viņš saprot, tā ir Dieva griba priekš viņam būt brīvam.
Un paiet kaut kādu pāris gadu, viņš dzīvo šajā brīvībā, laimīgs, un viņa ģimene attiecības atjaunojās, un cilvēki redz viņā dzīvē šīs izmaiņas un tam līdzīgi. Un tad viņš pēc kāda laika, viņš saprot, es esmu patiesībā tik brīvs, ka beidzot es atkal varu iet atpakaļ uz bāru vakarā ar vecajiem draugiem satikties. Un vispārīgi jau, vai tad kristietis nedrīkst dzert vispārīgi alkoholu? Un viņš sāk strīdēties ar daudz kristiešiem un pierādīt, bet Bībele taču mums nepasaka pilnībā, ka nevar dzert. Un viņš nopērk mājās uz svētkiem šampānieti. Un viņš saka, bet es reizēm jūtos vakarā, man vajag mazliet kā atkal iedzert. Un viņš šo gaismu, kur viņš reiz ir saņēmis, viņš sāks samainīt pret tumsu. Un pēc pusgada šis cilvēks ir nonācis atpakaļ šajā atkarībā, viņš ir nelaimīgs un viņš dzīvo šajā atkarībā un viņš mēģina nākt uz draudzi, bet tas, ko viņš sagaida, ka Dievs tāpat kā pirmajā reizē, ka būs tā iedvesma, ka kāds priekšā runās un kāds viņu izsauks priekšā un draudz uzliks rokas un viņš saņems atkal brīvību, bet tas nenotiekās, un viņš slīgs dziļākā šajā atkarībā. Kā jums šķiet, kā cilvēkam, kurš ir reiz apgaismots, būtu jārīkojas ar šo gaismu? Viņam ir jāsargā sevi, un ja viņš ir kritis tumsā, vienīgais, ko viņam nav jāgaida šī iedvesma. Viņam ir jāgaida, viņam nav jāgaida, viņam ir jāatgriežas. Viņam jālūdz Dievam piedošanu, ka viņš ir ļāvis šai tumsai ienākt atkal viņa dzīvē, un viņam ir jāņem raksti, un viņam ir jāstāv pretīm, jo viņš zina, ka viņš ir atbrīvots. Un mēs kā pārējie brāļi un māsas, mēs sagaidām, ka šis cilvēks, ka viņš nevis gaidīs šo iedvesmu un pamudinājumu īpaši, jo Dievs zina, es reiz tevi apgaismoju, bet tu ļāvi šai tumsai atkal ienākt tavā dzīvē. Un vai Dievs viņu nemīl, Dievs viņu mīl, bet viņš sagaida, tu zini patiesību, celies kājās, pieņem šo patiesību, atgriezies, un tu piedzīvo šo brīvību. Negaidi, ka kāds tev visu laiku teiks, tev vajag atmest dzēršanu, vēl kaut ko, tu zini patiesību. Es ceru, ka šī mans izdomātais stāsts tev palīdzēja. Nākamais virsraksts ir esi uzticams ar to, kas tev ir iedots. 1. Timotejam 1. nodaļa, 12. pants. Pāvils tātad saka, viņš saka, esmu pateicīgs tam, kas darīs mani spēcīgu Kristum Jēzum mūsu kungam, ka viņš atzins mani par uzticamu un iecēlas kalpošanai. Un tad viņš saka nākamos tāds vārds tikai jau 2. nodaļā Timoteja un 2. nodaļā un 2. pants mums saka, un viņš saka tālāk par citiem cilvēkiem, jo acīm redzot Pāvils redzēja šo saiknes ar to, ka viņš bija uzticams tajā, ko viņš saprata, un starp to, ka Dievs viņu aicināja kalpošanā. Un viņš tālāk saka šeit Timotejam, viņš saka, un visu, ko no manis esi dzirdējis daudzu liecinieku priekšā, nodot tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu mācīt. Un es domāju par uzticību. Uzticība nav tagad un šī brīdī. Uzticībai ir nepieciešams laiks. Lai cik mums tas nepatīkami dzirdēt, lai cilvēks parādītu, ka viņš ir uzticams, ir nepieciešams laiks. Ja tu jūties, ka draudzē tev gribās, nezinu, kaut kādās pozīcijās būt vai būt atzītam vairāk, vai ievērot, ka tevi ievēro, es varu pateikt, ka viena no šīm atslēgām nav mācītājs un labas attiecības ar mācītāju, bet atslēga ir tajā, ka tu personīgi staigā ar Dievu tajā, ko Dievs tevi ir apgaismojis. Un
arī kalpotāji, kas var, vai arī tu, ierodoties katru svētdienu dievkalpojumā, laicīgi, tu vari būt uzticams tajā, ka tu esi dievkalpojumā, bet tu vari būt neusticams tajā patiesībā, ko Dievs tevi ir mācījis personīgi tavā dzīvē. Kalpotāji, viņi var būt uzticami tajā, ka viņi vienmēr ir gatavi stāvēt šeit priekšā, bet viņi var būt neusticami pavadot laiku ar Dievu, regulāri personīgu laiku dzīvē. Viņi var būt neusticami tajā, ka viņi staigā mīlestībā, ka viņi staigā piedošanā pret citiem cilvēkiem, kaut arī viņi šeit priekšā stāv. Uzticībai ir vajadzīgs laiks. Un šeit Pāvils saka, ka būs konkrēti cilvēku grupu, kuru viņam ir jānošķir no citiem cilvēkiem. Ja citi cilvēki varētu apvainoties uz viņu, viņš teiks, bet kāpēc tie ir tādi izradzēti? Tāpēc, ka viņi ir uzticami, un viņu uzticamība visticamāk nemērās tikai tajā, ka viņi ir katru svētdienu dievkalpojumā, bet viņu uzticamība parādās tajā, ka viņi dzird vārdu, un viņu dzīves sāk atainot šo vārdu viņu dzīvēs. Viņi paņem patiesību, un viņi sāk praktizēt to savā dzīvē. Un šie cilvēki kļūst uzticami, un, ja es no šīs perspektīvas izēju, tad patiesībā citus mācīt var tikai cilvēks, kurš pats dzīvo tajā, ko viņš māca. Tu nevari mācīt citu cilvēku, ja tu pats esi neusticams par to, ko tu zini, kas ir pareizi. Tas tā nedarbojās. Līdz ar to Bībele saka, lai daudz netiecās uz mācītāju amatiem, jo tur būs īpašāka konkrēta. Ziniet, ja jūs esat kādreiz redzējuši, ir valdes sanāk kopā un aiz viņiem tiek aizvērts durvis un pārējie darbinieki nevar ierasties tur, jo tā ir valde. Tad saprotiet, mācītāji, skolotāji un vēl kā cilvēki, tanī tiesas dienā viņi tiks iespējams ievērst citā telpā un ar viņiem būs cita saruna. un tev, ja tu neesi aicināts to darīt, tev nemaz tur nav jābūt, bet tā doma ir, esam uzticami ar to, ko Dievs mums ir atklājis. Pāvils saka 1. korintiešiem 13. nodaļa 11. pants. Kad biju mazs bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļuvu vīrs, es atmetu bērna dabu. Un tālāk 1. korintiešiem 9. nodaļa 16. pāns viņš saka, jo kad es sludinu evaņģēliju, tad man nav ko lepoties, jo man tas jādara, vai man, ja es nesludināšu evaņģēliju. Un Pāvils runā par kādu patiesību savā dzīvē. Vai tu kādreiz esi vēlējies justies kā bērns atkal? Vai tev nav kādreiz tā sajūta, ka tu varētu piecelties, tev nav nekādu atbildību? O, es jūtu. Un tu esi bērns, kurš var skriet laukā, spēlēties ar margrietiņām pļavā, un tu pat nedomā, vai leduskapī ir kaut kas vai nav, vai man rēķini būs jāsamaksā, vai maniem bērniem ir apģērbt vai nav. Tu vienkārši esi brīvs, tu skrien savā nodabā. Es atceros, mēs ar draugu skrējām apkārt līdz 11. vakarā. Mums bija karavīriņa plastmasa tāda, un mēs tur uztaisījām kaujas lauku, un mēs mētājām un uguni taisījām, un mums tik jautri bija. Un es vispār nezināju, ar ko mana mamma nodarbojās, ka viņa strādā 2 vai 3 darbvietās, lai varētu man nopirkt skolas formu. Atcerieties, bija tāda zilā krāsā. Un viņa darīja daudz un dažādas lietas, bet es biju tik laimīgs. Un reizēm mēs kā kristieši, un es esmu reizēm nonācis pie tās atziņas, es dabīgi gribētu reizēm būt kā bērns, bet es saprotu, ka šis ir neatgriezenisks process. Es vairs nevaru būt bērns. Es nevaru atļauties būt bērns. Man kā pieaugušiem, man ir atbildības, kas man ir jādara. Un
Un reizēm mēs gribam vienkārši kaut kādā dzīves posmā tā kā atteikties no visa, ko Dievs ir mācījis mūsu dzīvēs, un tā kā, man vajag tā kā pirmajās dienās bija. Tad es sajūtu Dievu. Bet tu nevari atgriezties pirmajās dienās, tu esi audzis. Pat attiecībās, es nezinu, varbūt es pārspīlēju, bet mums nav tā rāta, ka mēs katru rīt pamostamies. Un ja tā nav, un es nesaku Antrai, man nav tā, davai šķiramies. Man nav tā kā pirmajās dienās. Bet mēs zinām, mēs esam auguši savās attiecībās. Mēs vairs nemeklējam emocijas, mēs meklējam būt pieauguši, mēs meklējam mīlestību, kas ir daudz dziļāka par mūsu emocijām. Un ja es vienā brīdī vienkārši sākšu brēļ, es esmu bērns, parūpējies par mani, tad viņa vienkārši man izdzīs no mājām ārā. Es nevaru atļauties būt bērns. Un tāpat ir ar Dievu. Ja Dievs ir apgaismojis reiz mūs, viņš saka, turi to, ko es tev esmu mācījis. Negaidi iedvesmu katru dienu, negaidi, ka tu visu laiku es uz tevi Aivar, lūdz Dievu. Tu zini, ka tas tev ir jādara. Tu esi atbildīgs. Dievs tev ir iedevis šo instrumentu, tu esi atbildīgs lietot šo instrumentu. Reizēm cilvēki ir bērni savās attiecībā uz savām, es teiktu, vienkāršajā ziņā uz savām mantām. Īpaši kristiešiem, man liekas, reizēm tas padodās. Jo mēs pārspēlējam lietas, mēs sakam, Dievs par mani parūpēsies, man nekas nav jādara. Un tad mēs braucam ar mašīnu, braucam, un kliks nolūza ritenis. Kāpēc nolūza ritenis? Laikam Dievs mani sodīja. Bet man jautājums, kad tu pēdējo reizi pārbaudīji savu mašīnu? Es atceros, mums bija kāds cilvēks mācītājs, un tika uzdāvināta mašīna, un ārzem mašīna 90. gados, un tas vispār bija tāda Mazda 323. Tanī laikā tas wow, un braukājām riņķī un tā, un viss bija superīgi, līdz vienai dienai pēkšņi motors sāk kūpēt. Jo es nezinu, cik laiku viņš braukāja šis cilvēks, bet viņš nekad nepielēja eļu, un izrādījās, ka nav eļa motorā vairāk. Un mēs varam pārvērst šīs lietas tik garīgi. Es laikam aizvakar sadusmojos uz Dievu, vai uz cilvēku, Dievs man tagad soda. Nē. Tu vienkārši biji bezatbildīgs par savām lietām. Es kādreiz noliku savu dārgi būvēto riteni, kur es biju pārkrāsojis un visādas zobratas salīts un visu kaut ko. Es ticībā noliku pie radiatora daudzstāvu mājās. Un mēs 4 vai 5 stundas pavadījām ar brāļiem lūdzot Dievu un vienkārši, un es nācu lejā un riteņa nav. Kā tad tā? Kā Dievs pieļāva to? Tad Dievs saka, kā tu to pieļāvi? Ir atslēgas, kurš tu var pieslēgt, tu var ienest istabā. Mēs esam aicināti būt atbildīgi par lietām, kuras Dievs mums ir iedevis. Un ja kādam cilvēkam ģimenē ir tieši tāpat, ja tu nekad nerūpējies par apkārtējo cilvēku labsajūtu savā dzīvē, ja tu tikai ņem no šiem cilvēkiem, man pienāks, es esmu vīrs, bet tu nekad neiedod šim cilvēkam, kurš tev ir līdzās, jauku dienu, jauku brīvdienu, ja tu nekad nepavadi laiku šo cilvēku runājoties, tu nerūpējies par to, kas ir tavā un manā atbildībā. Un tad, kad mēs nonākam pie šīs liekšņa, kur mūsu attiecības brūk, Dievs, kāpēc tu to pieļāvi? Dievs saka, kāpēc tu mani vaino? Tu neesi strādājis ar patiesību, ko es tev esmu devis. Mīlestība ir laipna, mīlestība domā par otru cilvēku, viņa nemeklē savu labumu, bet viņa meklē, kā celt otru cilvēku. Viss šīs patiesības, kuras mums ir jālieto mūsu dzīvēs. Amen? Ja mēs gribam būt svētīti mūsu dzīvēs, mums ir jābūt atbildīgiem, mums ir jābūt pieaugušiem, un mums ir jālieto to, ko Dievs mums ir devis.
Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Mēs pateicamies par Tavu vārdu, Tēvs, mēs pateicamies par to, ka Tu esi tas, kurš māci, un ka mēs varam staigāt tanī gaismā, ko Tu mums esi devis, un ka mēs varam dzīvot tanī uzvarā, ko Tu mums esi devis. Es, Tēvs, Tev pateicos, ka mēs varam atgriezties vienmēr pie patiesības, un Tu nekad nenoraidi mūs, Tēvs. Es Tev pateicos un slavēju Jēzus vārdā. Amen. Lai jums ir svētīta nedēļa, tiekamies trešdien vai svētdien. Paldies!